Sveiciens visiem! Nu ko, zilā kaķu acs nagu laka ir noņemta, jo es ar viņu pastaigāju nedēļu vai nedēļu, 2 dienas, 3 dienas. Un tad jau sāka lupt nost sāniņi, lai gan tiem, kam bija virsū šis spīdumiņš, nu tie gan tā kā nelupa nost, bet tur, kur nebija šis spīdumiņš, tur diezgan sāka lupt visi nadziņi nost. Vispār, ko es tā kā gribu pateikt, kad es gāju visu laiku uz salonu, tad man parasti apakšā lika neliela plānā kārtiņā gēlu, un tad lika topu, gēlu laku un bāzi, bet pat cik man nav, tad, nu, īsnībā man tas ir diezgan ilgi, ja nedēļa noturējās šī laka, tad tas ir ļoti labi. Bet, nu, ir nolupusi, un es esmu viņu noņēmusi, un ir atnākuši 2 jaunas nagu lakas, gēlu lakas. Viena ir atkal tumši zilā krāsā, bet, nu, pat cik nav mums citas atnākušas, nu, tad krāsosim šo tumši zilā krāsā ar tādiem tā kā nelieliem spīdumiņiem iekšā. Un arī ir atnākusi balta, un tad mēģināsim kaut kādu nelielu dizainu uztaisīt, ja sanāks mums. Nu ko, un tāpat ir atnākušas eļļa kutikulām. Nu, visam, kas ir jauns, būs noteikti linki apakšā zem video. Un ko vēl ko es tā kā darīju nepareizi, bija tas, kad tīrīju nadziņus ar acetonu, bet to nedrīkst darīt, un tad izmantosim šādas alkohola salvetes. Viņas ir nopērkams aptiekā tādā kastītē, un tur ļoti daudz ir iekšā, un tad mēģināsim tādā veidā attaugot mūsu nadziņus. Pilēsim, aizbīdīsim kutikulas, un vēl meitene pirmajā video teica, ka labāk ir ar šo vīlīti apīlēt tā kā virsējo naga kārtiņu, bet viņa ir tik raupja, ka man ir nedaudz žēl sava nadziņa, tāpēc es labāk ar šo parasto, kas ir tāda nedaudz maigāka, apīlēšu to naga plāksnīti. Nu ko, tad vienkārši tagad apīlējam, un tad jau sāksim tā kā lakot nadziņus. Un tā kā nedaudz arī apīlējis, esmu to arī naga plāksnīti, esmu nedaudz arī apīlējusi. Aizkadrā tāpat arī esmu, nu, atvīdījusi kutikulas. Tagad tad arī mēģināsim ar mūsu alkohola salvetēm attaukot pašu naga plāksnīti. Un vēl ko noteikti ir jādara, un ko es nedarīju, ir jāapkrāso pats naga galiņš. Nu, to es tā kā neizdarīju, un tāpēc man liekas arī viss mitrums un viss tā kā gāja apakšā zem paša gēla nagu lakas. Nu, ņemsim alkohola salvetīti, kārtīgi notīrīsim. Man liekas, būs gana. Tagad liekam virsū mūsu primeri. Viss tas pats, kas iepriekšējās reizītēs. Un tā. Vienīgais es nevaru saprast, cik daudz ir jāliek tas primeris. Vai viņš tādā baigā biezā slānī vai netik biezā slānī jāliek. To gan nezinu. Tā kā, ja kāda zina, droši rakstiet komentāros. Mums tagad jāpagaida kāda minūte, lai nožūst mūsu primeris. Tagad krāsojam virsū. Es izmantošu šo
šo topu un šo bāzi. Nezinu, it kā šitā ir patīk, bet nu, pārmaiņas pēc atkal izmantosim šo. Redzēsim, kas sanāks ar šo, tā kā mēģināsim. Nu, viss tas pats. Liecinamies, vai ir bāze. Jā, nu, tad krāsojam. Mēģināšu arī kārtīgi naga šo galu nokrāsot, lai ir kārtīgi. It kā es esmu tā kā skatījusies un nedaudz lasījusi, kad it kā varot likt 2 kārtas šo bāzi, bet nu, es nezinu, vai tas, ko dos. Tā kā, ja zinat, arī rakstat. Nu ko, uzkrāsoju, jau ieliku lampā, uzliku atkal uz 60 sekundēm, jo nu, es īsti nezinu, cik ilgi var turēt šajā lampā. Nu, tad es lieku maksimumu, tā kā, ja meitenes arī zina, tad droši uzrakst. Varbūt, kad mēs varam pat likt uz, cik mums tur bija 10, 20, 10, 30, 60, varbūt, ka mēs varam likt uz 30 sekundēm, bet es uzliku uz 60. 60 sekundes ir pagājušas, ļoti spīd. Nu, un tad ņemsim, krāsosim atkal zilo krāsu, lai gan man ļoti negribas atkal zilu krāsu. Nē, tā mums ir balta. Nu, un atkal krāsosim zilā krāsā. Negribas, bet, nu, pa cik nav mums citas krāsas, nu, tad arī krāsosim zilā krāsā. Varbūt šī būs pavisam savādāka. Nu, skatīsimies. Varbūt šī ilgāk arī turēsies. Nu, tad krāsojam. Oi! Es teikšu ļoti spēcīgi zila krāsa. Oi! Es likšu tādā īstenībā plānā kārtā, lai gan šai ir pavisam savādāka konsistence nekā tai kaķats gēllakai. Šī tā kaut kā vienmērīgāk klājas, jo pagaidām es nejustu, ka viņa tā kā tecētu, kā tā kaķats. Nu, lai gan nevar jau vēl neko teikt. Šādi izskatās pirmais nadziņš. Ar kaut ko vajadzētu. Ņemsim tālāk šo zīmuli. Un nedaudz aptīrīsim. Lai gan man liekas, ka te būtu ideāli tā otiņa, nu tā kā samitrinātajā acetonā, un tad vieglāk viņu būtu notīrīt. Kā jau teicu, augšējās maliņas, es jau aizmirsu. Jā, šī pavisam man šitā labāk patīk krāsot nekā to zilo. Nu, viņas ir abas zilas, bet, nu, šī kaut kā tā, nu, jā, es atkārtošos, netek un vieglāk ir uzkrāsot. Šito es gribu nedaudz savādāk. Tīrīsim. Šito ņemsim tā kā dizainu, uztaisīsim. Nezinu, vai sanāks, bet pamēģināsim. Šādi. Un tad ņemsim to balto
Es ceru, ka sanās, kā es esmu izdomājusi. Tagad blakām liksim balto. Vajadzēja jau it kā visu sagatavot, bet nu labi. Tā, un tagad to balto sānā. Tā. Tagad noteikti otiņu noslaucīt vajag. Ja ne, ieliekot apakaļ, būs viņa nedaudz tā kā zila notīrījām. Un tad es te pat uztaisīju tādu mazu mini kociņu. Nu, es mēģināšu kaut kādus tādus aplīšus tā kā sajaukt varbūt kopā. Bet skaisti. Un sanāca. Tas droši vien vēlreiz būs jādara otrai kārtē. Tāpat. Nu, šādi. Nu, labi, turpinam. Liekam lampā. Krāsojam otro kārtu. Tikko no lampas. Ļoti skaista krāsa. Man patīk. Es ceru, ka kamera tā kā parāda, jo, nu, tiešām tāda tumši zila un tie spīdumiņi nedaudz arī spīd gaismā. Arī to mūsu dizainu nadziņu. Tagad to balto. Bet, nu, prieks, ka sanāca tas iecerētais dizains. Nu, nav jau nekas tur tāds wow, bet, nu, kaut kas tāds interesants ir. Nav vienkārši tāds parasts naks. Nu jā, noslaukam. Kur mans paštaisītais kociņš. Un tad kaut kā virpuļojam. Varbūt kaut kā šādi, tāds kā līnijas uztaisam. Man liekas, līdz pat malai aiziesim. Uz tā kociņu uzlikšu. Varbūt tad kaut kas mainīsies, jo tagad kaut kā īsti nepatīk. Nu, kaut kas jau nedaudz labi. Nu, šādi liekam lampā. Un tad pēc brīsniņa tiekamies. Izņēmu ārā no lampas, nu un tad tagad liekam virsū mūsu topu. Es domāju, trešo kārtu noteikti neliksim virsū. Pietiks mums ar divām. Apakaļ lampā. Un tiekamies pēc brīsniņa. Rezultāts mums ir šāds. Nu tad arī nobeigsim mūsu nadziņus ar šo eļļiņu. Nu, nedaudz jau kaut kur ir, redziet, te kaut kur varbūt nedaudz ir ķep, bet, nu, kāpēc viņš nenāk ārā? Tāds pašvaks. Nu, nedaudz jau ir kaut kādi ČP, bet, nu, pat cik mēs mācamies, un tas ir tikai mums, tā kā
pašām, nu, tad tas ir, es domāju, ka piedodami, jo, nu, tā kā, nu, redziet, te var arī redzēt, ka nedaudz ir pārgājis pāri malām, bet it kā jau centos nelikt, tad varbūt notecēs, bet, nu, šī nagu gēla laka ir labāka nekā tā saucamā kaķats, tā kā, nu, man ļoti patīk šī. Patika, un līdz nākamajai reizei. Ata!